būtībā šodien braucam vienā kārtējā mūsu testa braucienā šajā komandā. Juris, Girts un es. Un dodamies pa Vidzemi izbraukt kādu tūkstotīti, lai trenētos savam nākamajam lielajam braucienam uz Austrāliju. Brauksim uz Austrālijas pašiem dienvidiem, pat uz Tasmānijas salu esam paredzējuši aizbraukt un izbraukāties. Un tad kaut kādā režīmā, ko skolēni vēl mums tikai to teiks šodien, brauksim gan pa Austrāliju, tad caur īsu Indonēziju, tad līdz Taizemei, un no Taizemes tad jau mājās praktiski jau tepat jau gan rīz vai caur Indiju, Pakistānu, Irānu, un tad jau esam Eiropā. Tāds ir tas mūsu plāns šajā reizē. Šobrīd mēs vēl testējam, ar ko mēs brauksim. Daži no mums ir pārliecinātāki, ar ko brauks, daži mazāk pārliecināti. Pagaidām esam uz šīm brīvdienām sarunājuši ar mūsu BMW pārstāvi Jurģi, kad mums ir šāds motocikls BMW F800 testiem. Brauc līdz arī mūsu vecie KTM šajā braucienā. Tad brauksim dublītī, brauksim gruntenē un provēsim, kāds ir kurš, kuru gribēsim uz lielo ceļu ņemt līdzi. Pēdējais, ko Jurģis sūtīja, kam ir visi offroad paka virsū, visi ledi, visi no rūpnīcas. Man ir arī šitais beņķis, arī man nenāk oriģinālā. Nē, man pat ir niknēs beņķis. Man ir kaut kāds pazeminātais, saprotu, uzlikts. Man ir turismu beņķis virsū šitam. Pirmām kārtām, ja runa ir par motociklu, tad tam ir jābūt uzticamam motociklam. Pārējā īstenībā gandrīz vai vienmēr varēs izdomāt uz vietas, labam ekipējumam, labiem kompanioniem, labiem ceļbiedriem, un vēlmē redzēt pasauli droši vien. Es biju jau braucis ar viņu pirms tam vairāk kārtīgi testos. Man ļoti patīk sēdu pozīcija uz šī motocikla. Es esmu diezgan pagarš, attiecīgi motocikls ir salīdzinoši augsts, bet man katrā ziņā bija ļoti ērti uz viņu sēdēt. Man ļoti patika manevrēšana. Es nezinu, kāpēc, bet tieši šī modeļa manevrēšana, grāns ceļi un tādas lietas man likās krietni labāks nekā izslavētajam GS 1200. Tad, kad bija izvēle pabraukt arī pa tādu mežu dziļākām smiltīm, kad šis būtu tas motocikls, kuru vajadzētu. Spoguļu izvietojums bija priekš mana auguma galīgi garām. Nācās bišķiņ uzlabot attālumu no stūres. Jā, es ar pilnīgi tukšu bāku iebraucu Vācijā benzīna tankā, un ielēju 16,8 litrus iekšā. Oriģinālā, aizsargu panna, tas ir viens no lielākajiem mīnusiem, ko es uzskatu, ka tā panna varēja mierīgi būt 10 cm garāks, lai nosedz to katalizatoru malu. Protams, es saprotu, tas ir papildus atbalsts ražotājiem citiem, kas ražo šos aizsargus, lai speciāli, kurus var pagarināt un tam līdzīgi. Forša stabilitāte. Pagriezienos uz asfalta var nepārsēsties diezgan stabili. Var Vācijā uz autobāņu viadukta 100 km/h braukt pagriezienā, un tas mocis tiešām jūtās, kad ir forši stabils. Mēs tagad vēl domājam, ko mēs brauksim. Šodien mēs braucam ar BMW un vienu KTM. Tālāk mēs skatīsimies. Ir kāda pieredze jau bijusi? Jā, ir bijusi viss kaut kas, gan ar BMW, gan ar Hondām pat īstenībā. Ikdienā ar BMW, tā kā patīsimies. Bet kāda ir šī pieredze bijusi? Visnotaļ pozitīva, jebkurā gadījumā jau piekristu braukt kaut tik tālu un tik ilgi.